Labdien, mīļā draudze, mīļie mūsu draudzes draugi. Gribu atkal parādīt jaunumus, kas notiek draudzes namā Cēsīs, Prieka, ka vējas draudzē. Un es atkal rādu pašu otro stāvu, gaiteni. Un tie, kas seko līdzi, tie ir, protams, pamanījuši, ir atšķirības. Atšķirības tajā ziņā, kad ir jaunas durvis un jaunas sienas. Nu, sienas gan vēl tikai top, jā, un grīda vēl arī stāv priekšā. Bet tad par sienām. Šīs video būs par sienām. Varbūt kāds saka, nu kad tu būs gatavs, vai cik tālu esat tikuši. Nu, tad parādīšu par sienām. Tad mēs esam tikuši tik tālu, kad sienas tiek līdzinātas un gatavotas tai dekoratīvai apdarei. Un šobrīd strādājam pie sienu taisnošanas, līdzināšanas. Tad šeit notiek šie darbi. Tiek klāts apmetums virsū, veidots taisna plakne. Nu tā kā tas ir šī brīža aktualitātes. Otra siena arī vēl tiks bišķi pielabota un arī būs gatava. Tā kā iespējams, ka šonedēļ mēs sienas būsim sagatavojuši tad gaitenī priekš tā dekoratīvā klājuma. Un tad jau atkal tālāk gan šīs telpas vēl sienas gaida savu kārtu. Ieslēgšu gaismu, lai redz. Jā, materiāli mums ir, paldies Dievam. Jā, tad šīs sienas gaida savu kārtu, lai viņas tiks sakārtotas un sagatavotas priekš apdares. Un tad, kad sienas būs gatavas, tad nākošais būs grīdas. Šīs te vecās 120 gadus vecās grīdas, pa kurām staigājuši ir Krievu cari, latviešu prezidenti, vācu karavīri un visādi vēl vēsturiskas personas. Ja, un te ir bijusi arotu skola un vēl. Ja, tad šo grīdu mēs atvērām, lai redzam, kādā stāvoklī viņi ir. Un konstatējam, ka viņi, protams, ir jāmaina. Bet dēļi bija smuki kādreiz. Paldies par uzmanību, lai Dievs jūs svētī, paldies par jūsu atbalstu, ziedojumiem, lūgšanām. Mēs ejam uz priekšu.